ar Limbažu novada atbalstu biedrība Attīstība Plus sadarbībā ar Limbažu fotoklubu realizē projektu no paudzes paudzē. Tapa izstāde, kas ir tāds fotomītņu stāsts par ģimenēm, kurās bērni mantojot muzicēšanas, dziedāšanas un deju soļu maģiju, gan no saviem vecākiem un vecvecākiem, turpina saglabāt mūsu latviešu tautas identitāti un garu dziesmu un deju stāstu. Došu vārdu šīs izstādes idejas autoram un Limbažu novadā 13. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koordinātoram Rudolfam Pelēkam. Gan pirmkārt jau biedrība Attīstība Plus, kas atsaucās idejai, kā vienmēr man goda virsvadītāja Taisa Aruma saka, vienmēr ir jādod kaut kāds uzdevums. Šo uzdevumu mēs izdomājām skolēnu dziesmu un deju svētku kontekstā un uzrunājām biedrību. Biedrība bija ļoti atsaucīga, projektu vadītāja Iveta Puriņa un kas bija pavisam fantastiski, ka atsaucās arī Limbažu fotoklubs ar ļoti daudz fotogrāfiem un mīļās ģimenes jūs, jo piedāvājām mēs visiem. Un noteikti tie, kuri nepiedalījās, nepieteicās un nepiekrita šai avantūrai, viņi pēc tam tagad varbūt tas nedaudz nožēlos. Un tāpēc mēs ļoti priecājamies gan par šo paudžu sadarbību, gan arī ģimenēs par tradīciju pēctecību. Un tāpēc tie, kuri arī ir šeit klāt un tie, kuri nevarēja ierasties, bet ir piedalījušies šajā fotoizstādē, mans paldies šobrīd beidzas, un es došu vārdu un arī apsveiksim pie viena Limbažu novada domes priekšsēdētāju Sigitu Putmalu. Un es dejas mākslu sāku novērtēt tajā brīdī, kad manam vecākajam bērnam bija 3 gadi, jo atšķirībā no mani bērni dejo visu savu apzinīgo mūžu. Es arī pamēģināju deju, bet es deju nomainīju pie sporta, pret sportu. Un tepat laikā liels gandarījums, ka mēs varam dziesmu svētkus atrast arī šeit pat. Tas ir smags darbs, tas ir liels darbs vecāki. Tiešām milzīgs paldies biedrībai, dziesmu ģimenei, jo ievad arī ne tikai šeit kā biedrības pārstāvis, bet arī savā ikdienas darbā ir tas, kas tam uz priekšu iedvesmo un pati dara, lai lietas notiktu. Tā kā ievad milzīgs paldies! Par skaistām bildēm nav jāsamūst. Jā, paldies. Inese Burkevica. Paldies. Anna Mikelsone. Andrejs Komarovs. Paldies. Agnis Špits. Nādja Oksle. Goda virsvadītāja dziesmu un deju svētku un Taisa Aruma kopā ar saviem mazbērniem. Kā? Mazbērniem. Vai es atvainojos, jā. Paldies! Āboltiņu ģimene. Cik svarīgs ir tavs dejotājs? Jā, paldies, viņas pārējā ģimene dejo. Šulcu ģimene. Nu šis ir 13. brīnums. Kāpēc 13? Tāpēc, ka 13. ir deju dziesmu un otrā pusē arī, ja? Tāds uzdevums man pirmais. Varam vaļāt uz vārdu. Lūdzu! 13. brīnums.
Paldies!